Iedomājieties, varbūt tādā standarta kafejnīcā darbojas kā 10 cilvēki darbinieki. Bet tiem 10 darbiniekiem kaut kādīgi vajadzētu ielikt algas. Teiksim tā, ka varbūt gribētu katram pielikt 100 eiro. Lai viņi varētu tikt pie 100 eiro uz rokas, tas sanāk apmēram 1700 eiro kopumā. Un tad mums vienkārši būtu jāparēķina, cik būtu vajadzīgs apgrozījums klāt, lai to samaksātu. Tad tie ir 5-6 tūkstoši. 5-6 tūkstoši apgrozījums, kur aiziet gan jau 21% aiziet PVN, gan aiziet šis nodoklis par kaut ko tam līdzīgi. Pirmkārt, mūsu mazajā valstī tie cipari ir ļoti grūti arī savākt kaut kādīgi, kur jau visi cīnās kaut kādīgi par savu apgrozījumu, un arī uzņēmumam arī jāpelna nauda. Gan priekš attīstības, gan priekš dibinātājiem, akcionāriem un tā tālāk. Viņš nav nekas tāds baigais, bet vienkārši var iedomāties, ko tas nozīmē tagad pielikt nevis tikai tas 1000. Es domāju, ka vidam vajadzētu izskatīt tādu iespēju līdz kaut kādu 1000 eiro algām, ka vajadzētu būt kaut kāda viena summa. Viņi jau ir apmierināti, viņi jau nesūdzās, kad darbība restorānam kādam darbība iet un visu laiku maksā un cenšas un tā tālāk. Tad viss notiek raiti, ja? un neviens nesūdzās, lai viņi varētu pelnīt. Tās naudas viņas nav tik liels, tās algas nav tik liels, ka tā nauda pēkšņi pazudīs no šīs valsts. Tās naudas paliks šeit un atbalstīs citu uzņēmēju darbību. Un es domāju, ka tur ir tā vīzija, kur mēs gribam būt un kā mēs gribam būt. Augstākā valdībā tur ir baigi jāskārto lietas ar korupcijām un kur mūsu nodokļu nauda reāli aiziet. Es domāju, ļoti vienkārši būtu salīdzināt kaut kādu celtniecību viens pret vienu, teiksim, kā uzņēmējs iztērē naudu kvalitatīvi un uzbūvē kaut ko, un cik tas viss maksā un cik valsts iestādēm tas maksā. Es domāju, es negribētu galvot 100%, bet es varētu galvot, ka uzņēmējs uzbūvēs savādāk, izmantos savādāks materiāls, bet rezonants būs varbūt tikpat labs, līdzīgs vai labāks. Uz ēdienu nodokli, ja? Viņu vajag samazināt. Normālās valstīs visur pasaulē cilvēki netiek sodīti par to, ka viņiem ir jāpēda. Ja mēs maksājam 21% par ēdienu jebkurā iestādē, vai tas ir lielveikalā, vai tas ir kaut kādā kafejnīcā, tas ir stipri par daudz. Man liekas, ka būtu mazāks nodokļu vēl uz kaut kādām Latvijas preces, vai tas ir kaut kāda bāzi lietām, kas cilvēkiem vajadzīgs, gan piens, gan olas, cukurs, milti, kaut kāds tādzēs, ka tur būtu tāda nominalizēt kaut kādā veidā. Tas naudas atkal nāks atpakaļ. Tas pensionārs tāpat viņam nav pietiekami daudz, un to naudu iegrūdīs kaut kur citur. Nopirks vēl vienu zobiņu, atstās viņu varbūt pie daktera kaut kādas naudiņas, lai viņš varētu uzturēties. Tas tā. Man liekas, tas būtu godīgi.